sešgadnieki, 31. nedēļa, H-burts, gatavojam herbāriju. Bet šis herbārijs būs tāda kā māla grāmatiņa, kurā mēs varēsim paskatīties konkrētā auga nospiedumus. Un tā tiešām mums praktiski kalpos tālākai veidošanai. Mēs zināsim, kurš augs veido labu atspiedumu. Līdz ar to tā būs mūsu augu atspiedumu biblioteka. Un tagad ņemam lineālu un uz acu mēru dalam daļās. Metāla lineālu. Dalam uz pusēm un skatāmies, ko mēs esam ieguvuši, kādu formu. Ir 2 taisni stūri. Un tagad 4 stūri. Nu, var pietikt arī ar 4 lapusītēm. Varam arī dalīt vēl sīkāk. Bet, pagaidām atstāsim 4 lapusītes. Tālāk ar salmiņu izdaram sānos caurumiņus. Ne pārāk tuvu, lai mēs varētu grāmatiņu ar diedziņu sašot kopā. Jā, svarīgi trāpīt ir turpat. Un tagad ņemam dažādus augus un ierulējam. Būtu arī labi, ja mēs varētu uzrakstīt, kas tas ir par augu. Un rulējam tā uzmanīgi, lai pārāk nedeformētu to grāmatiņas lapusīti. Ja kāds paliek, tad mēs varam mierīgi atstāt, jo krāsnī viņš izdegs un nebūs nekāda vaina. Tagad jau vajadzētu varēt arī uzrakstīt ar rakstītiem burtiem. Kas tas ir? Mēs varam rakstīt smilgas. Protams, ka viņām ir vēl pareizais nosaukums. Mums pietiek, ja mēs rakstam arī smilgas. Tā ņemam nākošo grāmatas lapusīti un liekam citus augus. Šādi mēs varam uztaisīt arī ļoti biezu grāmatu. Tā būs kalne. Protams, mēs varam darīt arī tā, ka šo augu atspiedumu atstāt, un tad, kad grāmatas lapusīte ir jau izcepusies krāsnī ar PVA līmi, ņemt un mazu gabaliņu pielipināt, lai mēs atceramies, kāds tas augs izskatījās, kuru mēs atspiedām. Ja mums ir pacietība, tad šādā veidā mēs varam uztaisīt kaut vai 20 lapušu grāmatu. Tā būs tāda nopietna grāmata. Un grāmata ir gatava. Atliek izžāvēt, apdedzināt. Varam uzklāt arī caurspīdīgo glazūru, lai plāksnītes ir izturīgākas. Un tad sasiet kopā un lietot.